Mēs esam nedaudz vairāk nekā gadu pēc Drūzu slaktiņas veidā Drūzu kalnā, kur gandrīz 2000 drūzu tika nogalināti beduīnu ciltīm un arī dažiem valdības spēkiem, kurus atbalstīja valdības spēki. To veicināja jaunā valdība Damaskā. Tātad mēs esam nedaudz vairāk nekā gadu pēc šiem notikumiem. Kāda ir pašreizējā drūzu situācija Sīrijā šodien un kādas ir viņu attiecības ar Damasku gadu vēlāk? Vai jūs varat pastāstīt par to? Jā, acīm redzot, gandrīz nav nekādu attiecību starp jauno valdību Damaskā un Sveidas provinci ar tās drūzu vairākumu. Un mums tas jāsaprot. Drūzu kopienas Svedā, kuru vada šeiks Salmans Al-Hadžīri, viņa politiskais līderis, izjūt ļoti, ļoti dziļu neusticību pret jauno valdību Damaskā. Patiesībā viņi to uztver kā ISIS kaujiniekus un fundamentālas islāmistu, ekstrēmistu grupas, kas pārņēmuši svaru Damaskā. Tāpēc viņi nav gatavi uz jebkādām sarunām ar jauno valdību Damaskā. No otras puses, jūs to labi saprotat. Jaunā valdība Damaskā uztver drūzu kopienu Sveidā un tās vadību kā grupu, kas acīm redzami ir nostājusies Izraēlas valsts pusē. Un tas padara visu situāciju ļoti sarežģītu. Līdz tādam līmenim, ka, ja jums būtu iespēja izlasīt neseno apvienoto nāciju organizācijas ziņojumu, ko sagatavojas vēstnieks Sveidas provincē, un viņš to skaidri uzrakstīja. Gandrīz nav nekādas izaugsmes attiecībās starp Sveidas provinci un jauno valdību Damaskā. Un starp abām pusēm valda acīm redzama neusticēšanās. Līdz tādam līmenim, ka viņš nespēja paredzēt nekādu progresu tuvākajā nākotnē starp abām pusēm. Tagad Izraēla iesaistījās ne tikai retoriski, bet arī militāri, lai aizsargātu drūzu kopienu Dienvidu Sīrijā. Cik tālu tas notika Damaskā? Viņi saka, ka Izraēlas iejaukšanās tās iekšējās lietās kavē vienošanās panākšanu, vienošanos par sadursmi novēršanu starp Izraēlu un Sīriju. Bet premjerministrs Netanjahu nepārtraukti saka arī šodien, ka Izraēla nekad nepametīs savus drūzu brāļus Sīrijā. Taisnība. Vai jūs domājat, ka Netanjahu arī izmantoja šo jautājumu pirms gaidāmajām vēlēšanām, lai mēģinātu piesaistīt drūzu balsi sev? Man ir ļoti nopietni jautājumi par pašreizējās valdības attieksmi pret Sveidas provinci un drūzu kopienu Sīrijā. Jo, ja es paskatos, ja mēs uz brīdi atgriežamies pie 2025. gada jūlija, mēs to saprotam. Izraēlas iejaukšanās vai Izraēlas aizsardzības spēka iejaukšanās notika tikai 48 stundas pēc tam, kad jaunās valdības spēki uzbruka Sveidas provincei, kas toreiz izraisīja 1700 drūzu pilsoņu uāvi. Un otrs ir tas, ka mēs visi turpinam jautāt, kopš tā laika ir pagājis vairāk nekā gads. Tātad, ko Izraēlas valsts ir darījusi, lai atbalstītu drūzu kopienu Sīrijā? Tātad, pēc visiem šiem solījumiem no premjerministra puses un pašreizējās valdības, mēs neesam redzējuši nekādu reālu attīstību drūzu situācijā Sīrijā. Un tas ir ļoti skumji, jo daudzos veidos. Tas pamudināja tos, kuri nepiekrīt šai iejaukšanās politikai, iejaukšanās no Izraēlas puses, atgriezties jaunās ekstrēmistu valdības rokās Damaskā. No otras puses, tas ir mazinājis uzticību starp vadību Sveidas provincē un Izraēlu. Tāpēc es sagaidu, ka Izraēlas iejaukšanās drūzu lietās Sīrijā būtu daudz lielāka nekā līdz šim ir darījusi Izraēlas valdība.
Un tomēr ir vēl viens aspekts, par kuru mums jābūt godīgiem. Tas ir fakts, kas mums ir jāsaprot. Izraēlas interesēs pirmkārt un galvenokārt ir tas, lai drūzu kopiena Dienvidu Sīrijā dzīvotu mierā un būtu drošībā. Jo viņi atrodas tieši pie mūsu ziemeļu robežām, un viņi ir Izraēlas priekšējā līnija. Viņi saskarās ar jauno ekstrēmistu, fundamentālistu ISIS valdību, kas tagad atrodas Damaskā un kuru atbalsta Turcijas valdību un Erdogans. Tātad šis ir izaicinājums, kas turpmāk ietekmēs Izraēlu. Tagad, raugoties nākotnē, es gribētu mazliet pievērsties gaidāmajām vēlēšanām. Jūs kandidējat nākamā mēneša priekšvēlēšanās Demokrātu partijā Jaira Golāna vadībā. Kas ir Jairs Golāns? Pirmkārt, kāpēc demokrāti? Un otrkārt, ko Jairs Golāns piedāvā šajā jautājumā par Izraēlas attiecībām? Vai līdzsverot attiecības ar drūzu brāļiem Sīrijā, bet vienlaikus arī censties veidot pozitīvas, konstruktīvas attiecības ar šo valdību Sīrijā? Labi, es atbildēšu uz abām jūsu jautājumu daļām. Pirmkārt, man jāteic, ka Demokrātu partija daudzējādā ziņā pārstāv tās vērtības, manas vērtības un manas vīzijas par Izraēlas nākotnes valsti. Bet pats galvenais ir tas, ka tā piedāvā to ceļu, kādā es vēlos redzēt Izraēlu. Kā demokrātisku, liberālu valsti, kas nodrošina vienlīdzīgas tiesības visiem tās pilsoņiem saskaņā ar neatkarības deklarācijas garu. Tāpēc tas man ir ļoti svarīgi. Un tas, es varu teikt, ir galvenais iemesls, kāpēc es tagad kandidēju uz vietu Demokrātu partijā. Tagad attiecībā uz jūsu jautājuma otro daļu, es uzskatu, ka Jairs Golāns, kā bijušais Izraēlas aizsardzības spēku ziemeļu pavēlniecības vadītājs, ļoti labi saprot šī reģiona jutīgumu, ļoti labi saprot, cik svarīgi ir, lai drūzu kopiena Sīrijas dienvidu daļā dzīvotu drošībā un mierā. Un kā viņi varētu būt mūsu pirmā aizsardzības līnija un mūsu aizsardzība pret ekstrēmistu valdību Damaskā.